Ceļotāji no džungļiem vēroja procesiju. Priekšā gāja priesteri skaistās, zeltainās drēbēs. Viņiem sekoja daudz cilvēku – vīrieši, sievietes, bērni. Visi skaļi raudāja. Procesijas galā 4 vīrieši nesa statuju ar 4 rokām. Tā ir Kalī, teica Francis. Viņa ir mīlestības un nāves dieviete. Aiz statujas gāja vēl 2 vīrieši. Viņi veda skaistu jaunu sievieti. Sieviete izskatījās ļoti nelaimīga. Viņa gāja ļoti lēni. Aiz sievietes gāja 4 vīrieši, kas nesa nestuves. Uz nestuvēm gulēja miris vīrietis. Viņam bija skaistas, dārgas drēbes. Pēdējie gāja mūziķi un dejotāji. Viņi dziedāja skumjas dziesmas un dejoja. Tā ir atraitne. Viņa ir tā mirušā vīrieša sieva, skumjā balsī teica Francis. Viņu sadedzinās bēru ugunskurā kopā ar vīru. Bet viņa ir dzīva. Vai viņu sadedzinās dzīvu? Izbies jautāja Paspartū. Jā, un šajā gadījumā tas nav brīvprātīgi, teica viņa pavadonis. Bet sieviete iet mierīgi, viņa nepretojas. Viņai iedeva opiju, paskaidroja pavadonis. Vai jūs pazīstat šo sievieti? Jautāja Francis. Jā, es viņu pazīstu. Viņu sauc Auda. Viņa ir bagāta Bombejas tirgotāja meita. Viņa ieguva lielisku izglītību, taču viņas vecāki nomira, un viņas radinieki atdeva viņu par sievu šim vīrietim. Viņš bija vecs, bet viņš bija raģa, tāpēc varēja izvēlēties jebkuru meiteni. Auda mēģināja bēgt, bet viņai neizdevās. Viņa noķēra un sodīja. Tagad vairs neviens negrib viņai palīdzēt. Rīt no rīta pie tempļa notiks bēra ceremonija, un viņu sadedzinās bēru ugunskurā. Man ir 20 stundas, negaidīti teica Phileas Foggs. Es gribu mēģināt viņu izglābt.